Labvakar! Tā, sveiciens šovakar jums, kuras ir ar mums online. Sveiciens Olgai, Andrai, Ilonai un sveiciens arī visām jums, kas skatīsies ierakstā šovakar. Jo tiešām laiki mainās ļoti izteikti. Vēlas skatīties tiešām ierakstā, jo mums tas plānu un darbu grafiks vienmēr ir ļoti, ļoti daudz, kas jāpaspēj. Šodien mums ir ļoti interesanta tēma - kāršu jaukšana un pārcelšana, bet beigās noteikti jūs varēsiet uzdot arī savus jautājumus, visu, kas jums ir tāds jautājums, kas radies procesā vai vienkārši, ko jūs esat pamanījušas. Tā kā droši man ļoti vienmēr patīk jautājumi, man patīk padomāt, pakustināt savas domu šūnas. Un jā, tagad es jums rādīšu prezentāciju. Šodien man ir ļoti grūts uzdevums jums pastāstīt par to, tā vajadzētu būt par to, kas būtībā būtu jārāda. Sveika, Olga! Prieks redzēt arī Ilonu un Andru, kuras jau ļoti cītīgi uzzina visas nianses. Droši vien jautājiet uzreiz vai rakstiet čatiņā. Jautājumus arī. Sveiciens mazajam! Jā, tālūk. Tātad, kāršu jaukšana. Vispār par šo lietu es vienmēr saku tā. Puse no pareizām kāršu atbildēm ir darbs pirms kāršu likšanas, nevis pēc tam kāršu nolasīšana. Jo mums ir jāņem vērā, lai laiks, kad mēs liekam kārtis, lai tā ir laba diena, lai ir labs enerģetiskais fons, piemēram, kā šodien ir 7. mēnesdiena, šodien ir ļoti spēcīgs vārds, pat arī domas, ir tāds teiciens, domājam, ko runājam, domājam, ko domājam. Šovakar arī jūs varat izteikt savus vēlmes, plānus vakarā pirms gulētiešanas, jo ļoti liels spēks domām, vārdiem, it īpaši vēl rakstītam vārdam. Ja jums ir ļoti daudz darbu un plānu, ko jūs gribat paspēt, jūs šovakar varat uzrakstīt sārakstiņu, jo tas, kas ir pierakstīts, tas strādā dubults spēks. Rakstītam vārdu un dubults spēks. Nu, lūk, tāpēc šodien arī man bija ļoti liela iedvesmas diena, un šodien arī ļoti labi runāties ar kārtīm, un tāpēc arī par kāršu jaukšanu šodien ieplānoju meistarklasi. Tālūk. Tātad viens ir, kad jūs liekat kārtas, otrs sagatavoties, ko es stāstīju pagājušajā reizē. Galdautiņš, svece, klusums, aizvērti logi, aizvērtas durvis, laiks, lai neviens jūs neiztraucē, lai jūs neesat nogurušas, lai neesat arī pārāk emocionāls, lai jautājums ir drusciņi jau tā kā nosēdies tajā, tas, kas jums jāuzzina. Un trešais ir jaukšana. Tas ir tas maģiskais brīdis, kad izšķiras liktenis, kad izšķirās kāršu atbildes, kad kārtis sarindojās ap sievietes kārti, Lenormand kārtīs. Jo pēc tam, kad jūs jau būsiet izlikušas kārtas uz galda, tad izmainīt vairs neko nevarēs. Jo tās kārtas, kuras būs izkritušas, tā arī saka, izkrīt kārtas, izmest kārtas, izlikt kārtas, tad tas arī būs, un tur jau vairs neko mainīt nevarēs. Tāpēc tajā jaukšanas brīdī mums ir maksimāli jācenšas piesaistīt tās pareizās atbildes un pozitīvās kārtas, un jā, tas tiešām jaukšanas brīdis ir tā lielā maģija. Tieši tad arī viss notiek. Tieši tad. Kas ir jādara vēl pirms jaukšanas? Pirms. Ļoti bieži esmu redzējusi gan meistarklasēs, gan vispār arī kā manas draudzenes liek un kolēģis, un kā liksim kārtis, jau tā kā domā druciņi par jautājumiem, maisa kārtis, tā kā samaisa, un tad kādi bija jautājumi vispār, un par ko mēs vispār gribējām likt, un principā visa tā iepriekšējā maisīšana bija bezjēdzīga. Jo vēl pirms tā, kā jūs maisat, jaucat kārtas, jums ir jānosaka laika periods, par ko kārtīm ir jārāda. Ja domājaties, kārtīm tur no augšas ir jānolasa jūsu atbildes, un vai es apprecēšos? Nu, piemēram, jautājums vispār dzīves laikā. Nu, kā kārtas? Nu, jā, apprecēsies, bet tikai pēc 10 gadiem. Vai es apprecēšos šogad? Kārtas, kā nē, šogad nē, viņas saka nē, un tad, piemēram, sieviete bēdīga, bet
Tālāk mums ir jāskatās, vai es šogad vispār iepazīšos, un tur kārtas saka, jā, šogad tu iepazīsies, bet apprecēsies nākamgad, piemēram. Tā kā kārtīm ir ļoti svarīgi, cik tālu viņām ir jāskatās, no kurienes viņām ir jāgūst atbildi, cik tālu jānolasa. Un tas arī ir atkarīgs. Un kārtīm patīk, jo mazāks laika periods, jo labāk. Protams, agrāk daudz tā kā skolotāji teica, gada prognozes. Tagad ar to, ka ir iestājies ūdensvīra laikmets, ar to, cik ātri viss notiek tur kosmosā, visumā zvaigznītēs, cik ātri mums sabiedrībā viss mainās, viss šis te Plutons, tehnoloģijas, ūdensvīrs un urāns un viss, kāršu prognozes jau liek par pusgadu, piemēram, pusgadu un tad otru pusgadu. Es jau būtībā arī, kas kādreiz bija liela plānotāja, man jau bija gada plāns, kad būs jubileja, kad būs apdrošināšana, kad pasas jāmaina, kad tehniski apskates visu gadu jau zināju, kas man būs jādara. Pilnīgi man viss bija perfekti sarakstīts pa nedēļām, kad laukos, kad zapti jāvāra, kad tejasēlas un tā tālāk. Tagad to izdarīt ir ārkārtīgi grūti, jo laiks ir mainījies un tas laiks rit tik strauji, ka tagad jau es pat saku, pat ne pusgadu skatīties, vai mainīt darbu pusgadu, es pat saku, pat skatāmies 3 mēnešus. Nu jau arī, man piemēram pašai tagad ir plāns, kad lauki, kad ceļojums, kad kas, 3 mēnešus tikai. Maksimāli līdz aprīlim es vēl varēju kaut kā noķert, un tāpēc arī man patīk, kad jautājums uzdot pēc iespējas tuvāk. Līdz saulgriežiem, līdz vasaras saulgriežiem, pēc tam skatīsimies tālāk. Un to ļoti bieži tā ir milzīga kļūda, pat tas, ka ļoti bieži uztraucās, ka jautājums nav pareizi noformulēts. Nekās kārtas sapratīs. Viņas sapratīs, jo viņas jau zina to uzdevumu, bet laika periods, tur gan ir visādi joki un brīnumi, un tur var arī būt tā vilšanās, ka kārtas nepateica, jo viņām jāzina, cik tālu viņas skatās. Otrs, protams, vēl pirms kāršu jaukšanas vienmēr kārtīm pasakam. Šodien es likšu kārtas sev. Ja tās ir, piemēram, taro kārtas, Lenormand kārtīs jūs atrodat sievietes kārti un pasakat, tā esmu es, nosaucat savu vārdu un atrodat viņu, uzliekat viņai vārdu un ieliekat atpakaļ kārtīs iekšā. Un tikai tad notiek jaukšana. Ir metode, ka īpaši arī tā kā Krievijā un viskaut kur, ka izvāk šo sievietes kārtu un noliek uz galda, jo tā ir tā sieviete, par kur jautā, viņu vēl sauc par signifikātoru un tā tālāk. Bet no tādas tīri tehnikas un kāršu maģijas loģikas. Kārtis, tad, kad ieliek sievieti iekšā, viņas maisās, jaucās ap šo sievietes kārtu, viņas maisās, tur kaut kā tā pagriežās, jūs tā pakustinat, un viņas pielīt, viņas pievelkās pie šīs sievietes kārtas. Ja jūs viņu esat izlikuši uz galda, tad ap ko viņas vispār riņķo, par ko viņas vispār runā? Tā kā man tā metode nepatīk, jo man viņa neliekas loģiska, ne tehniski, ne maģiski, nekādīgi. Un tā tad arī, un ļoti bieži esmu redzējis, ka samaitas kārtas, sajauc, un tad atcerās, es taču tur neieliku to vīrieti, man vīriešu kārtas, neieliku to vīrieti, sevi es arī aizmirsu pateikt draudzenes vārdu. Tā kā tas jums ir jāiestrādā, tā kā tāds mehānisms, kur pilnīgi automātiski tas notiek pirms vēl kāršu jaukšanas. Un arī jautājumi par šo diskutē. Kad rodas jautājumi, vai jaucot kārtas, jūs jau domājat par jautājumiem vai pirms tam? Es vienmēr saku, pirms tam jums ir skaidri jāizdomā savus jautājumus. Jo jaucot, ja jūs domāsiet par jautājumu, jūs nejūtat savus pirkstiņus, jūs nejūtat savas rokas, kur arī skolotāji vienmēr lielie saka, ka viņas kontrolē zemapziņu, intuīcija. Un zemapziņa un intuīcija neslēdzas iekšā tad, ja tur tajā prātā notiek kaut kāds rādio. Tāpēc visas prāta lietas, vārds, vieta, valsts, vecums, par pagātni, par nākotni, par jautājumus, mēs visus izdomājam pirms tam. Un tad, kad mēs jau paņemam kārtas un viņas jaucam, tad principā prātā ir jābūt tādam, tādam daudz maz klusumam. Un jūs tikai jaucat un jūtat kārtas, jūs viņas jaucat un jūtat kārtas. Un kas jums tur ir jājūt? Ko nozīmē sajust kārtas? Lūk, te ir tas, ko es stāstīju. Tad, piemēram, vīrietim vīriešu kārtu izvēlās, dod viņa vārdu, var pateikt arī vecumu, var pateikt, ka tas ir mans, piemēram, priekšnieks vai partneris vai vīrs vai brālis, vecumu, statusu.
Sievietes un arī bērna kārti var pusaudžiem jauniešiem, bet, saka, ka bērniem līdz 7 gadu vecumam visi bērni ir eņģeļi. Viņi visi vēl ir šajā zemē ieradušies, un pēc 7 gadu vecuma ieslēdz viņu liktenis, ieslēdz viņu karma, un viņi kļūst par cilvēkiem. Bet līdz tam laikam viņi vēl ir tādi tā kā dvēseles un eņģeļi šeit. Jā, te ir arī tas, ko es jums stāstīju, jo jūs vairāk arī sākumā par cilvēku kārtīm pateiksiet. Pirmais precīzi termiņš, kad, kas un kā, un otrs par ko. Par ko jūs liekat kārtas. Ja par sevi, ļoti labi. Ja par draudzeni, kolēģi, partneri, māsu, mammu un tā tālāk, tad arī. Ja jūs liekat jautājumu, piemēram, auto izvēlēt, vai šo mašīnu pirkt, vai to, man agrāk bija ļoti universitātes laikā, tad, kad jau mēs visi tur pirkām mašīnas un tā, tad arī krāsa, pateikt automašīnas marku, kārtīm ļoti patīk. Vai man pirkt to BMW vai to Audi? Un viņas pilnīgi savādāk uzreiz strādā. Īpašuma vieta, kurā pilsētā labāk dzīvot Jēkabpilī, nopirkt dzīvokli, vai tomēr Jelgavā. Un vēl pat adresi var pateikt, un datumu. Un jo precīzāk, jo labāk. Bet tas viss ir jāpasaka kārtīm, pirms jūs viņus jaucat. Tālāk vēl, ko jūs darat pirms jaukšanas? Kārtas patur rokās. Patur rokās. Man vienmēr liekas dīvaini, ka tā piebrāžas, atver to kāršu maisiņu, izvelk un jau uzreiz jauc un tā tālāk, un viss jau notiek tā kā filmās un tā. Patiesībā kārtas jāpaņem rokās, jo kārtas uzņem jūsu enerģiju, jūsu intuīciju. Es pat 2 reiz ieliku enerģiju un enerģiju, tieši tā, noskaņojas, un otrs arī jūs tajā brīdī apstājaties. Jūs jau esat izdomājuši savus jautājumus, visus esat salikuši, visu kas un kā, un kad. Un tad ir tāds vienkārši jūs tā kā nomierināties, sajūtat kārtas rokās vispār, sajūtat kārtas rokās. Un tur arī ir ļoti vienmēr interesanti, ja jūs tam pievēršat uzmanību, var sajust, vai kārtas ir vieglas šodien, piemēram, vai smagas, vai tukšas, vai pilnas. Man ir ļoti daudz kāršu komplektu, ļoti daudz, un tad man ir tādi, kuri man visu laiku patīk un izmantojas, tad es viņus pamainu. Un es esmu ievērojis, ka ir tādi komplekti, kurus, piemēram, ilgi neesmu izmantojis, kādu pusgadu. Vienkārši viņi smuki stāv, un es viņu paņemu, un viņi ir tukši. Tās kārtas ir tukšas. Viņas ir atpūtušās, viņas ir vieglas tādas tukšas. Bet no vienas puses tas ir labi, viņas ir atpūtušās, no otras puses, ja viņas ir tukšas, tad nav tās enerģijas, nav tās siltuma. Un tādas kārtas jāmaisa ilgāk. Es viņas mājas ilgāk, lai viņas tā kā pamostās atdzīvos. Viņas paliek, tādas rokās, var just, ka tikko paņem no plauktiņa tādas tā kā noputējušas vēl, un tad, kad jau viņas ir pastāvējušas rokās un uzņēmušas jau to enerģiju, un ir pavisam citādāk. Tā kā ir arī kārtas, piemēram, kuras es bieži izmantoju, un tad arī es viņas paņem rokās, ja viņas ir vieglas, tātad ļoti labi. Ja jau kaut kādas tādas smagas, tātad noguruši jāpaņem citu komplektu, piemēram. Jā, tas arī noteikti. Vēl ir viena interesanta nianse. Ja jūs tā kā paņemat kārtis, esat jau izstāstījuši, ko šodien jautāsim, ko mēs darīsim, un jūs saprotat, kaut kādas šodien tādas biezas un smagas, un paņemšu citu komplektiņu. Paņemšu citu komplektu. Principā viss ir jāsāk no sākuma, jo jūs sarunājāt ar tām kārtīm, un jūs paņemat jaunu komplektu, un tagad atkal jums ir jānoformulē, atkal jums ir jāuzliek, viss ir jāsāk no gala. Tāpēc, bet, ja gribas mainīt, mainat, bet ja jūs nomainat, tad atkal sākat visu to darbu no sākuma. Izklausās tiešām dīvaini, bet tas ir tas, ko man vienmēr jautā. Kāpēc tev izdodās? Kāpēc tev tās kārtas rāda? Tāpēc, ka es daru visu šo pirms tam. Un vienmēr, vai tas ir viens cilvēks, vai man ir 5 gada prognozes tajā dienā, vienmēr ir lēnām, kārtīgi visu pēc punktiņiem. Te ir viens labs jautājums, ko man bieži uzdod, kur ļoti bieži arī strīdās, īpaši arī vecie skolotāji un jaunie, vai dot cilvēkam jaukt kārtas. Otram cilvēkam. Piemēram, jūs liekat kārtas māsai, vai dot jaukt. Es šeit varu padalīties ar savu pieredzi. Kārtas samais, protams, ar savu enerģiju, un no tāda zīlēšanas maģijas viedokļa, protams, ir labāk, ja tas cilvēks, par kuru jūs liekat kārtas, viņš samais ar savu enerģiju. Tas, protams, darbojas labāk,
Un arī vecie skolotāji saka, ka cilvēks jau izdara pusi darba pats, viņš jau samaisa, viņš jau ieliks savu enerģiju, savu dzīves spēku, jo vienmēr darbs ar kārtīm paņem no jums. Tā ir radošā enerģija. Iedomājieties, tas ir tā kā mākslinieks, viņš arī pienāk pie gleznas, viņš zīmē, viņš krāso, protams, viņš var būt fiziski noguris, roku turot gaisā, bet viņš arī no sevis ir ļoti daudz atdevis tajā brīdī. Ar kārtīm ir tieši tas pats, tieši tikpat radošs, interesants process. Un tāpēc, ja cilvēks ir kārtas jau jautas pats, tad man arī bieži vien ir vieglāk, jo viņš ir izmantojis savu enerģiju, savu atļauju, savu informācijas lauku un tā tālāk. Un es to arī daru. Tagad es to daru, un ja man cilvēks ir tā teikt patīkams un labs, tad es ļauju maisīt. Kā pateikt, vai cilvēks ir patīkams, es jau iepriekšējā meistarklasē stāstīju, ļoti vienkārši, jo liekas, vai es gribu dot uz kārtas vai ne. Ja jūs šo cilvēku gribat apskaut, samīļot, tad jūs varat dot savas kārtas. Ja jūs nevarat viņu apskaut, tad kārtas rokās arī nedod. Šim cilvēkam nedod. Pat ja tā ir tiešām māsa vai jā, tas ir tāds tajā brīdī, tā sajūta, tas tā, kontakts ar otru cilvēku. Varbūt nākamreiz jūs māsai gribēsiet dot, bet, piemēram, šobrīd ir kaut kāda tāda sajūta, ka arī ne. Bet no manas pieredzes sākumā es savas kārtas nedevu nevienam, nejaukt, nemaisīt, neturēt, nepārcelt, nedevu nevienam. Man arī ļoti daudz bijuši tādi komplekti, kas man, piemēram, ir vienīgai Latvijā, un tad, ja es esmu kaut kādos festivālos vai kaut kādos kāršu nodarbībās, vienmēr ir gribējuši paskatīties, pašķirstīt, un tad vienmēr visi zināja, ka es esmu tā dīvainā, kuras kārtas aiztikt nevarēju. Man tur uz galda stāvēja visas manas kastītes līdzi, un tā, jo kārtas klausās, kārtīm patīk, es arī savos kursos saku, izlieciet kāršu komplektus, jo viņas klausās. Piemēram, kursos arī ļoti interesanti, ka arī man arī stāsta, ka kaķi arī nāk klausīties. Kaķi, tad, kad notiek, vienai draudzenei, kad viņa liek kārtas, tad kaķis arī pēkšņi pamostās no virtuves, viņš atlipa to, un tagad viņš uz tā galda izgulsies, un viņš tur grozīsies, un viss, un tad viņa tur liek kārtas, un tad viņa uz gultas liek kārtas, un viņš ir klāt. Tā kā kārtīm arī patīk klausīties, un tad, jā, visi zināja, ka manas kārtas es nedošu, un es skatīties neko. Jo paliek nospiedums, tad, kad jūs par cilvēku pētat, tā ir informācija, kāds jau stāsta, būs darba maiņa vai nebūs, vai satiks cilvēku vai nē, automašīnu pirkt vai nē, vai darbā būs veiksmīgs laiks vai nē, vai būs laba veselība vai nē. Un tas paliek. Un otrs arī tā iejaukt tā cilvēka enerģija. Un tādas kārtas arī saka ātrāk nolietojās, viņas vajag biežāk attīrīt un tā tālāk. Un es nedevu ļoti ilgu laiku, un man tas palīdzēja. Tas bija tas mans noslēpums un mans tas tāds svarīga lieta. Vēl arī nedodat savas kārtas, ja cilvēks jums, piemēram, patīkams draudzene, bet, piemēram, ir kaut kāds smags jautājums, piemēram, par šķiršanos, vai šomēnes iesniegt dokumentus vai nē, vai viņš viegli to uztvers un jūt, ka tur ir tāda pilnīga spriedze un ka tur viss dzirksteļo, un tad arī es nedodu maisīt viņai tajā brīdī kārtas, lai man tas viss pēc tam mazāk darba pēc tam. Cik ilgi jāmaisa kārtas? Cik ilgi? Šo arī man ļoti bieži jautā. Kā saprast, cik ilgi, cik tas ir ilgi? Minūti, 5 minūtes, 10 minūtes un tā tālāk. Kā jau es teicu, šo procesu vada zemapziņa. Ir pat, es klausījos tādu amerikāņu ļoti pieredzējušu taroloģi, arī sievieti, kur tarot kārtīm stāsta, ka tajā brīdī tos caur nervu galiem vispār mūsu pirkstiņas kustina zemapziņa. Ir kā liekas, ka mēs ar prātu viņas jaucam, mēs turam viņas, lai viņas neinokrīt, neizbirst un tā tālāk, bet kāršu jaukšanā ieslēdz zemapziņa, jo mums tiešām ir jāsajūt tas brīdis, kad apstāties, un arī kāršu pārcelšanā arī, kurā vietā pacelt, kurā vietā pacelt to kaudzīti. No augšas vai no apakšas, pa vidu kaut kur. Tur es jums pastāstīšu, kāds padarknifs. Cik ilgi jāmaisa kārtas? Tas jums ir jāsajūt. Ja jūs ilgi neesat darbojušās, lai tiešām kārtas iesilst, lai viņas paliek siltas, lai viņas paliek tādas magnētiskas, lai viņas paliek tā kā tiešām jūs jūtat, ka viņas jau tā kā magnetizējas tādas, paliek jau kaut kādas tādas interesantas. Otrs, kad arī kārtas jābeidz maisīt, ka sāk likt kopā.
it kā jūs maisījāt, viss tā kā normāli, un vienā brīdī jau tur viena puse atdalās, otra puse atdalās, sāk kaut kas ķerties, tad jau ir skaidrs, ka kārtas jums saka priekšā, jo tad jūs ar savu zemapziņu jau esat bišķiņ kaut kur nogulējušas. Jūs jau varbūt pa ilgu jau maisat, varbūt jau atkal esat aizdomājušās par to draudzeni vai par to mašīnu vai par to priekšnieku, kas jums jau ir apnicis. Un tad kārtas saka, nē, es jau stājies nost, viss, mēs jau samaisījāmies. Nu, tas tāds kopdarbs. Otrs arī, ka kārtas, kā jau teicu, paliek tādas smagas biezas. Nu, vienkārši viņas vairs nevar pa vienai kaut kā sajaukt. Tā kā, un viņas jau pa tādiem gabaliem, jau tādiem kopā, jau viņas nemaisās. Jā, nu re, jā, man jau krīt ārā. Man jau saka, beidz maisīt. Pietiek jau. Nu, ne, viņām jau nepatīk. Viņas jau domā, ka es jaucu un kāpēc neko neprasu. Labi, ja mums pietiks laika, tad kaut ko pajautāsim. Jā, un, ja sāk krist ārā no rokām, redz, tas bija pēdējais punktiņš. Ja sāk krist ārā jau no rokām, tad ir jābeidz. Tad tur jums vēl kārtas saka priekšā. Ko nozīmē tas, ka izkrīt no rokām kārtas? Šeit arī esmu apkopojusi, ko man ir mācījuši mani skolotāji, kā man pašai vispār ar to ir. Vai tā ir nejaušība? Es teiktu, nē. Nu, nekrīt jau no tām rokām tās kārtas katru reizi ārā un tā tālāk. Tas vienmēr ir tāds svarīgs moments. Pirmais, vairāk tad nejauciet kārtas, apstājieties. Un otrs, vienmēr skatieties, kas tur ir izkritis. Jo, ja domājieties, kā tā kārta centusies izrauties. Nu, lai viņa aizcerās, lai viņa nokrīt uz zemes, lai jūs viņu pamanat. Cik ļoti viņa ir pūlējusies, lai jūs pievēršat tieši viņai uzmanību. Un tur es citreiz pat esmu ņēmusi tā vērā, ka tā ir atbildes jautājumu. Citreiz perfekti izkrīt. Man, piemēram, bija piedāvājums vienam pētījumam. Tātad 3 mēneši, man bija maz laika, es arī tā kā nevarēju īsti apsolīt, ka es to izdarīšu. Nu, es tā nevarēju saprast, es paspēšu, nepaspēšu, būs labi vai nē. Es maisīju kārtas, man izkrita gredzena kārtas. Gredzena kārtas no Lenormand kārtīm. Tas ir līgums. Tas ir līgums, tas ir darba līgums, tas ir aplis, iesākt, pabeigt, cikls, un arī tas uzreiz saskanēja ar to, ka tas ir 3 mēnešu laikā no līdz jāizdara. Man bija skaidrs, jo es to izdarīšu, es teicu, labi, sūtiet uzdevumu līgumu, viss kārtībā, viss būs. Tā kā tur jau vienmēr arī paskatāties. Bet tomēr, es esmu redzējis arī tādas uzstājīgas meitenes, kuras paskatās šo karti, bet tomēr pēc tam arī izliek savus jautājumus. Arī tā var, bet tā pirmā vienmēr ir kaut kāds vai, nu, ja jūs to neņemat kā atbildi, tad tas ir karšu padoms, piemēram. Piemēram, vai man iegādāties to automašīnu šomēnes? Jā. Tur kārtas rāda, jā, atslēgas, jau reku mašīnas atslēgas, tur viss būs, un, piemēram, izkrita vārds kārtas krustceles. Tas nozīmē to, ka jā, tu šomēnes var iegādāties to automašīnu, bet krustceles ir varianti, paskaties citu varbūt. Aizbrauc vēl tur paskatīties, un tā bija svarīga kārtas, viņa izlauzās, viņa pateica, ka nē, ir 2 varianti, 2 ceļi, vēl kaut kas, vai vēl kaut ko paskaties, tā kā, jā. Un, ja izkrīt no rokām kārtas, vēl ir tāds citreiz variants, nelikt tālāk kārtas vai nelikt vispār. Tas man vienreiz dzīvē bija gadījies, kad man tiešām ļoti jautājumus negribēju atteikt, un man viss tās kārtas krita ārā, un es jau tā negribēju, un tad man viss izbira, un tad es tā domāju, viss, es vairs nelikšu. Tā kā gadās arī tā. Ja tās kārtas krīt ārā vai vienkārši kaut kur es ņemu, atveru kastīti, normāli, kā parasti atveru vāciņu, viņas vienkārši aiziet visas pa gaisu, un tad es saprotu, ka šodien, kaut kas tur nav, lai tas jautājums bišķi nomierinās. Beigās pēc 2 dienām viņa raksta, ka vairs tas nav aktuāli, ka viss ir kārtībā, viņi to projektu dabūja un viss būs labi. Un tā kā, kārtas citreiz saka priekšā arī ar tādām dīvainām zīmēm. Šeit ļoti svarīgs jautājums. Kad kārtas jāpārjauc atkal? Piemēram, jums ir 3 jautājumi. Vai es šogad aizbraukšu ceļojumā uz Turciju, piemēram? Otrs jautājums ir, vai man, piemēram, šogad taisīt remontu vai ne? Piemēram, un trešais jautājums ir, kaut kāds vēl citādāks. Jums ir 3 dažādi jautājumi. Un tad man bieži jautā, vai ir jājauc katru reizi?
piemēram. Tātad es pirms par ceļojumu pajautāju, sajaucu kārtas, izlieku, un tad es jaucu atkal. Tā kā. Un tad es par to remontu, un tad es par to vēl kaut ko. Te ir mana unikāla metode, es jums tur ieliku bildē, tas ir vēl nesen viens, kā es daru, jūs noteikti jau arī esat redzējuši. Tas man kaut kā izveidojās pašai, to man neviens nav mācījis, bet es jau kā jums teicu, sākumā vēl pirms kāršu jaukšanas, vienmēr apkopāju visus jautājumus, ko cilvēks man ir uzrakstījis, sakārtoju viņus pa tēmām, darbs, nauda, veselība. Apkopoju jautājumu un uzreiz izdomāju, cik tam jautājumam vajadzīgs kārtas. Piemēram, vai man brauc šogad ceļojumā uz Turciju? Pirmā kārtas, jā vai nē. Un vēl man patīk, piemēram, kāpēc. Kārtas pasaka, kāpēc. Piemēram, pasaka, kāpēc to darīt vai nedarīt. Tātad es uzreiz uzzīmēju 2 lodziņus. Pie tā jautājuma, nokopēju jautājumu, uzzīmēju 2 lodziņus. Vai, piemēram, ja tur ir kaut kāds process, piemēram, tad es zīmēju 3 kārtas. Kāda ir ideja vispār šī notikuma, doma kā tāda? Otrs, kā tas viss notiks, process, kā viss tur virzīsies, un 3. rezultāts. Piemēram, ja jautājums būtu, vai man aizbraukt uz Turciju, un es tur tikšu vaļā no savas depresijas, piemēram. Tāds jau jautājums konkrēti par rezultātu. Tad liekam 3 kārtas. Jā, kārtas saka, jā, uz Turciju brauc. Tad viņas rāda procesā. Otro kārti viņas rāda, ka tu aizbrauks, tu tur būsi, bet rezultātu vai tiks vaļā no savas depresijas? Viņa saka, nē, kaut kas īslaicīgs. Nē, tev depresija neatrisinās. Tā kā tur tad es zīmēju 2 lauciņus vai 3, vai piemēram 4. Vēl, piemēram, ja es zīmēju ideja, procesa rezultāts, citreiz es vēl piezīmēju 4. lauciņu. Man kaut kā prasās, jau es, kad zīmēju šīs schēmas, kāršu padoms, vēl kaut kāda nianses. Man jau intuīcija saka priekšā kaut kas vēl tur, tā kā kaut kas tur jāņem vērā. Es piezīmēju to 4. lauciņu, kāršu padoms. Nu jā, un es, piemēram, arī šeit man ir par vīriešiem. Tad es testēju. Pirmais vīrietis, es uzrakstu viņa vārdu, vai būs kopā vai nē. Tad es tur uzrakstu jā vai nē kārtī. Viņa man pateiks jā vai nē, un tad tālāk. Un tad, ja jūs jau izveidojat šādu schēmu, es zīmēju uz papīra, vai jūs izdomājat galvā, cik jums jautājumu būs, kā jūs liksiet par sevi tikai, tad jūs kārtas vairāk nejaucat. Sajaucat vienreiz un viss. Un tad jūs ņemat nākamo. Jo jūs visu kārtību pateicāt, viņas sakārtosies tā, kā vajag pa lauciņiem. Un šeit nedrīkst arī sajaukt to secību, jo, ja jums ir 4 lauciņi, pirmā rindā lieka 4 kārtas, ja jums otrā lauciņā ir 2, tad lieka 2, viņas jau to zina. Tas ir tāds interesants mehānisms arī, tas ir tas, kāpēc man tas strādā, jo es uzreiz jau uzbūvēju, pasūtījumu, ko man vajag, un tad tās kārtas sakrīt tajos lauciņos iekšā, es viņas var vaļā, un tad nevajag. Kad ir jāpārjauc obligāti, kad ir vēlreiz jāpārjauc kārtas. Tad, ja jums jautājumi rodas klāt spontāni. Piemēram, jūs jautājāt par Turciju, par remontu un to savu 3. jautājumu, un jums pēkšņi parādījās vispār 4. jautājums par to, ka vispār jūs paņemat bezalgas atvaļinājumu, aizējat prom no darba un aizbraucat uz laukiem. Tad ir kārtas jāpārjauc, jo pirmajā tajā jūsu pasūtījumā bija tikai 3 jautājumi. Viņas jau tikai pateica, tad, ja jums visu laiku rodas klāt jautājumi, un tā ir otra metode, es zinu, ļoti daudz sievietes tā dara, jo viņas sākumā nevar visu izdomāt, un tad viņām rodas vēl tā kā tie jautājumi klāt, un tad ir katreiz jāpārjauc. Uzdot jautājumu vienu otru, pēc tam prātā ienāk vēl kaut kas, tad pārjauc kārtas un atkal izliek. Kad vēl ir jāpārjauc 2. noteikums, ja mainās laika termiņš. Piemēram, sieviete jautāja, vai atradīs darbu, piemēram, līdz mārtam, līdz pavasara saulgriežiem. Kārtas rāda, ka nē. Kārtas saka nogaidīt, neko nemaini, neriskē, visā laikā saka noteikti nē. Bet tas nav arī tāds nekāds spriedums ne pusgadam, ne visam gadam. Šobrīd līdz mārtam nevajag.
Izdari darbā, tev būs mierīgs laiks, tev tur neviens neko neteiks, pēc tam tu varēsi vēl, tev sakrāsies atvaļinājuma laiks un tā tālāk. Un pēc tam viņi izliek vēlreiz, un viņa domā, pajautāšu pusgada laikā. Sajauc kārtis, pasaka, vai es atradīšu darbu labu pusgada laikā. Un tur kārtis saka, jā. Parādās suns, piemēram, draugs, paziņa, kaut ko ieteiks, vasarā būs labāks laiks, kaut kas veiksmīgs, kaut kas parādīsies, un tad jau kārtis jāpārjauc. Tātad, ja mainās laika termiņš, sākumā jūs jautājāt par vienu laiku, un tāpēc arī, ja jums kādreiz kārtis saka nē, nevajag tā teikt, kā saka jau viss, tas ir galējais variants, pajautājiet citā laika posmā, un tad paskatieties. Šogad saka nē, šogad nē kredītus, šogad nē remontus, šogad neiet prom no darba, un tad mēs druciņiem pasakām, varbūt nākamgad, vai citreiz jau rāda, jau bišķiņi rāda priekš, un tur ir viss jā, tur viņi saka jā, viss būs. Un trešais svarīgais nosacījums, kad ir jāpārjauc kārtas obligāti, ja jautā par citu cilvēku. 2 jautājumus uzlikāt sev, un 1 jautājumu, piemēram, vīram vai draudzenei vai mammai. Viss kārtība, ņemam nost savu kārti, savu vārdu. Ja jums ir otra sievietes kārts, ļoti labi, paņemat otru sievietes kārti no komplekta, uzliekat, ja ne, tai pašai. Taro kārtīs arī vispār šo var izmantot, jo tas kaut kā palīdz. Taro kārtīs jūs varat izvēlēties pēc stihijām. Ja jūs esat zemes, pēc zodieka zīmes, ja jūs esat zemes stihija, tad ņemiet, piemēram, pentaklu karalieni. Ja jūs esat uguns stihija, ņemat zīžļu karalieni. Ja, piemēram, jūsu partneris ir pēc horoskopa zivs vai vēzītis, ņemiet kausu karali. Un tur to pašu var izmantot. Un es zinu ļoti daudz, ka arī to izmanto. Tā kā, jā, ko līdz ir cits cilvēks, tā kārtība ir jāapsaka, tagad mēs par šo cilvēku runāsim, viņas pārslēdzās un tā tālāk. Es saku, tas ir vesela tehnika, smalki knifi, kas jāievēro. Tā kā ķīmijā, nevelti ir arī tāda alķīmijas zinātne, kur tur viss bija gatavoja visādas preparāts un burju lietas un zīras un vīras pa milimetriem, pa gramiem, pa centimetriem, pa puteklīšiem. Tā kā maģijā viss ir ļoti smalki. Ļoti smalki. Kāršu izvilkšana. Jūs esat sajaukušas kārtis, samaisījušas, visu sadarījušas, ko tālāk? Kā darīt tālāk? Agrākos laikos, ļoti daudz arī filmās mēs redzam, un vispār arī intuitīvi, ļoti daudz meitenes sievietes, kad viņas nopērk kārtis, tad vienkārši izvelk kārti. Daudzām patīk no vidus. Viņas arī rokās izveido tādu vēdeklīti un kaut kur velk no vidus. Es arī tādos festivālos, gan evertos, gan tādos pasākumos skatos, kā cilvēki rīkojas ar karti. Viņiem patīk kaut kur no vidus izvilkt. Parasti kaut kur no vidus, neviens no augšas neņem. Pirmo kārti reti kaut kā. Nu, lūk, tātad variants ir izvilkt kaut kur no vidus vienu kārti. Un tā ir mana atbilde. Gradzens. Šur man pa gradzenu daudz jārunā. Kaut kāda atkal būs sadarbības piedāvājumi, laikam droši vien. Tātad no vidus jūs varat izvilkt kārti, var veidot vēdeklīti. Filmās ļoti skaisti un vispār ļoti uzliek uz galda kārtis tādā vēdeklītī. Nu, un tad arī velk. Tīri arī intuitīvi. To nevar izskaidrot. Visām muguriņas ir vienāds, visas izskatās smukas. Un man arī saka, šī mani sauc, šī uz mani skatās. Un šī, un tad izliek tās kārtis, un kā mēs viņas izliekam? Ar muguriņām uz augšu. Zīmējums ir uz leju. Nekad mēs neizvelkam kārtu un uzreiz viņu liekam galdā. Nē, uzreiz ar muguriņu uz leju, lai cik jums tur būtu 5, 10 kārtas vai 1, un tad tikai ar kreiso roku vēram vaļā. Un tad mēs skatāmies, ka mēs vēram vaļā, mūsu intuīcija zemapziņa pārslēdzās kreisā roka, jo ir mūsu sieviešu roka, mēs esam sievietes kreisā puses, kreisā smadzeņu puslode, viss radošums, viss skaistais. Un, redziet, es pat jums stāstot, it kā vienkārši demonstrēt, es nevaru darīt savādāk. Es nevaru tā kā vienkārši tā kā parādīt. Man uzreiz jau viss iet tā kā es daru patiesībā. Tad ir trešā metode. Ļoti Krievijā patīk to izmantot slāvu valstīs. Skaitīšana. Jo, arī liekas, kur es no vidus? Zin, kā ir uztraukums, ir cilvēkiem eksaktā domāšana, ir ļoti pedantiski cilvēki, punktuāli cilvēki. Un tad viņi domā, kā es tur kaut kur pa vidu? Un tad viņi iedomājas,
Šodien ir 15. datums, noskaita 15 kārtis. Nu, un tad šī ir tā atbilde, piemēram. Vai ir kaut kāds laimīgais datums? Mana laimīgā kārts ir 8. Noskaita 8 kārtas no augšas. Jūs varat pamēģināt, varbūt jums šāda metode patīk, vienkārši pamēģināt. Vai, piemēram, ir sieviete, kur tikai ņem no apakšas. Tikai no apakšas, vienmēr no apakšas. Arī tas ir pareizi. Galvenais šajā visā ir to vienmēr ievērot un nemainīt. Tā kā jums tas ir, nekad to nemainīt. Man arī ļoti bieži kursani saka, bet es neņemu no augšas, es ņemu no apakšas, tas ir nepareizi. Man jāpārmācās. Es saku, nē, ja tu ņem no apakšas, ja tev tas tā strādā, tad tā arī dari. Vēl viņa man stāstīja, ka viņa dara kaut kā vēl interesanti, viņa sajauc tās kārtas, pēc tam, protams, taisa pārcelšanu, ko es tālāk stāstīšu, bet viņa vēl pastāsta, kas tur apakšā kārti ir. Nu, tā kā kaut kāda fona kārti. Un it kā neloģiski kāds tā kā saistība ar to, bet viņa uzreiz jau paskatās, tur apakšā tātad jauns sākums, vispār veiksmes kārtas, vispār tur viss veiksies, viss izdosies, un tad viņa pārceļ un skatās tālāk. Visādi šādi knifi, kas jums ienāk prātā, un ko jūs tiešām katreiz darat, tas ir vienkārši izcili. Man vienmēr patīk to vērot, tie ir jūsu perfektie knifiņi, jūsu autora metode, kas jums strādā un nav nepareizi. Tad 4. mums ir pārcelšana. Tas ir tas, par ko visi saka, kas tas ir un kāpēc, kas tas ir tik sarežģīti, uz kuru pusi, kuru roku. Es jums izstāstīšu šodien, jūs vienkārši sev piefiksējat, viss ir ļoti vienkārši, un tad, kad jūs to darīsiet, jums tas ieiesies automātiski. Tad jau jūs vairs nedomāsiet, ar kuru roku, kam vai kā. Bet tie noteikumi ir svarīgi, un viņi ir visā pasaulē vienādi. Visās senajās franču grāmatiņās, krievu grāmatas, zviedru bija tāda zīlēšanas grāmatiņa, tur, kur ir tās pamācības vienmēr. Tas nemainās. Šie ir tie likumi, kas kārtīgi darbojās visur jau gadu simtiem un iespējams jau tūkstošiem. Sieviete kārtis pārceļ ar kreiso roku, jo kreisā puse, sievišķā puse ir par sievieti. Labā puse vienmēr ir vīrišķā puse. Tāpēc, piemēram, arī tad, kad man bija ļoti labs tāds meistars, kad veic visādus piercingus un visādus tetovējumus un visu kaut ko, tad viņš arī teica, ka sievišķā puse, tava puse ir kreisā, ja tu gribi kaut kādu piercingu, tad labajā pusē. Ja tu gribi tetovējumu, tad uz labās rokas. To kreiso pusi, tā teikt, nevajag bojāt. Nu, tā ir tava spēcīgā puse. Un labā puse, labā roka vienmēr ir vīrietim. Tātad vīrietis pārceļ ar labo roku, un ja jūs liekat kārtas vīrietim, tad jūs arī priekš viņa celsiet ar labo roku. Priekš vīrieši vienmēr labā, lai kārtas zina, ka runa par vīrieti un vīrišķo principu. Šeit jums ir par to, vai jūs liekat kārtas sev vai citiem. Un te tas princips ļoti vienkārši. Ja jūs liekat kārtas sev, jūs šo kaudzīti ņemat, man kaut kā lai es jums parādu, noliekat uz galda un ceļat uz savu pusi. 3 kaudzītēs. Nevis 2, nu tā kā uz pusēm. Nē, 3. Tā, lai izveidojas 3 kaudzītes. 3 kaudzītes viena otrai tā kā pretī. 3. Uz pusēm nepārceļ. Tā vairs nav pārcelšana. Pārcelšana vienmēr ir 3 kaudzītēs. 3. Un uz savu pusi, jo jūs kārtas vilinat pie sevis, lai viņi stāst par jums. Lai informācija pie jums nāk. Tas jums būs ļoti vienkārši atcerēties. Kārtas sev ceļu pie sevis. Sauc pie sevis. Ja jūs liekat citiem, tad prom no sevis. Vienkārši, lai sevi tā kā arī, tas ir tāds tā kā aizsardzības mehānisms. Jo, piemēram, tur ir kaut kāds varbūt problēmas, likstas, raizes, kaut kāda pārdzīvojuma, un jūs to visu velkat, kraujat sev virsū. Nē, tāpēc pārcelšana vienmēr ir 3 kaudzītēs, ņemam 1, noliekam 3 uz priekšu, prom no sevis. Tā, es par šo cilvēku pastāstīšu, visas viņam izstāstīšu, visu nolasīšu, bet mani tas nesaista, man tas neskara, un pie manis tas viss nepaliks. Uz manis sirsniņas tas nepaliks, es nepārdzīvošu, neuztraukšos un par to nedomāšu. Prom no sevis, lai tas viss iet prom no sevis. Šis ir ļoti vienkārši. Tātad tas jāatceras uz sevi un prom no sevis. Kreisā roka sieviete,
tā sliktā, kuru padzina no ēdenes paradīzes dārza, tā kārdinātāja matērija un tā tālāk. Kreisais pa kreisi, iet tur kaut ko pa kreisajiem ceļiem, kaut kas nav pareizi. Tā kā tas iekšējais princips vienmēr, un labā roka ir labais ceļš, labā izvēle, gars un viss dievišķais un tā tālāk, bet tas viss strādā tikai tāpēc, ka ir viens un tāpēc, ka ir otrs. Bez viena, ja viss būtu tikai dievišķs un garīgs, tad, kā mēs varētu kaut ko nogaršot, kā mēs varētu kādu nobučot, apskaut, nebūtu bez tās kreisās un bez tās sievietes nekas šajā pasaulē. Tad mēs tur visi dzīvotu mākoņos un visu satiktu, bet, nekas arī vairāk šajā visi zemes dzīves prieki mums nebūtu. Tas ar kā atcerēties to kreiso roku. Jā. Tātad, un te ir tas sarežģītā lieta, ko man tā kā jautā, kura ir tā īstā kaudzīte? Kur īstā kaudzīte? Jūs pārceļat uz sevi viena un otra, un īstā kaudzīte ir tā pirmā. Tā pirmā, kur jūs pārcēlāt, tur būs tā atbilde augšā. Jā, grūti izstāstīt, būtu jau vieglāk rādīt. Tātad tā kaudzīte pirmā, jūs paņēmāt, jau šeit kaut kur atvērāt viņu, un šeit ir jau atbilde. Un tad liekas, kāpēc tad vajag tās 3 kaudzītes? Šito es nolieku malā un viss, te ir man atbilde. Bet nē, kaut kas tajās 3 kaudzītēs ir, es tā kā neesmu atradus tādu skaidrojumu, jo vispār šīs te maģijas lietas grūti izskaidrot. It kā varēja nolikt un viss, jo man jau viņi ir šeit. Bet nē, tu pārceļ tālāk vēl 3, bet atbildi jau ir te. Un vēl, ko es jums varu pastāstīt, arī ļoti interesanti ir par to pārcelšanu. Kurā brīdī? Man arī jautā, no augšas vai no apakšas, man, kad es saku pārcel kārtas, kur es saku, kur tev ceļās? Jo tad, ja kārtas ir labi sajauts, jūs jutīsiet, ka viņas ir tā kā magnēts. Un jums liekas, es šoreiz kaut ko paņemšu no viduscīs. Tur kaut kas tā kā no viduscīs. Un redziet, man jau arī rekur viņas, te. Tad, kad viņas ir samagnetizējušās un jūs viņas ceļat, jūs pat reizē, man liekas, kaut kur es šoreiz tikai bišķi no augšas pacelšu. Paceļās vienkārši visas kārtas reizē, viņas ir tā kā salipušas kopā tādā, vienkārši tādā, un tad tas, Dievs, man te 3 kārtas palika pāri, cik te man vispār pietiks, cik man te ir, un tas arī tā ir. Un tad, kad jūs jau ceļat, nesteidzaties, vienkārši paņemat, to sajūtat pirkstiem, sakārt, man vēl patīk, es sakārtoju, nogludinu, es viņas turu, un tad jūs tā kā jau ceļat, un pat nedomājat vidū vai augšā, bet jau jūs jūtat, kur viņas visas tā kā magnēts ceļā, un atkal augšā, atkal palika maz kārtas. Un tas arī ir tas jau jaukšanas brīdis, un tur jau ir tā maģija. Ja jūs viņas esat samagnetizējuši, tad viņas arī pie pārcelšanas jums izšķirsies tieši tur, tieši te, kur ir tā atbilde, te, kur viņa ir. Jo šīs kārtas būs tā atbilde, un viss un tālāk jau jūs vairs neko, un ir īpaši manā schēmā, ja man ir viņas jāliek tālāk, visas pēc kārtas, viņas jau zina 4 tātad par pirmo jautājumu, 2 par otro, un viss man jau vairs nav, viss, un es neko vairs nevaru mainīt. Viss, un tur ir atbildes, tur jau ir cilvēki nākotne, viņa liktenis, programma, jau kārtas jau ir tur saprogrammējuši visu kaut ko. Tāpēc, jā, tas jaukšanas un pārcelšanas brīdis ir tas visīstākais tajā visā. Tālūk, tas par to pārcelšanu. Ilvija, es tad drīkstu pajautāt. Tātad jūs strādājat tikai Ilvijas... Kāda kārtas, sagriez kārtas, sagriez. Te ir tā atbilde. Un, tā pārcelšana darbojās, jā. Jūs varat arī ar to izvilkšanu no vidus, bet tā pārcelšana sajust to magnētisko brīdi, tad ir tā pārliecība. Jūs jūtat, ka ir, ka strādā, ka viss ir saslēdzies, ka viss ir, un tieši tajā vietā ir tā atbilde. Tāpēc izmantojiet pārcelšanu. Man ļoti bieži saka, ka, tas pārāk sarežģīti, bet ieiesies. Jūs pēc tam vienkārši jau čik 3 kaudzīties prom no sevis, 3 kaudzīties uz sevi ar savu roku, tas jums ieiesies. Tas ir apmēram, kaut kāds tāds, mēnešu varbūt jautājums. Kā jau saka, paradumu veidojas 21 dienā. Izdarīsiet tā 21 reizi, un jūs jau to atcerēsiet automātiski. Jā, to es jums izstāstīju. Kāršu izlikšana. Te ir arī ļoti liela kļūda, kur daudz steidzās, un arī kāpēc saka, kārtas nerunā, es neko nevaru nolasīt. Kas man tur ir? Jā, viss ir izdarīts pareizi, jaukšana, pārcelšana, no jautājumu noformulēt, un kārtas izliek ar zīmējumiem uz augšu.
Nu, nekur tā nav, nekur jūs to neredzēsiet, nevienās pamācībās, nevienās vecās filmās, nekur. Taro kārtas arī, kad tos lielos vēdekļus taisīja, lielos rindām, 7, viņas tāpat vēra vaļā. Un pat kaut vai vēra vaļā, ja negrib pa vienai, pa 2, pa pāriem vēra vaļā. Nu, kā kurš skatās. Uzreiz pa 3 ir sievietēm, kurām labi roka ietrenēt, viņas uzreiz kā paņem 3 kārtas, var vaļā. Tā kā vienmēr ar mugurņām uz augšu, jo un ar kreiso roku varat vaļā, tātad jūsu intuīcija. Es esmu ievērojusi ļoti bieži arī cilvēki, tad, kad es viņiem arī, kad viņi var kārtas vaļā, lai gan viņi ir labroči, kaut kā arī instinktīvi, viņi kaut kā ar to roku kreiso sāk ķimerēties, man tas jau izstās dīvaini, un saprot, viņi ar kreiso roku var vaļā. Tāpēc vienmēr jāliek ir tātad ar mugurņām uz augšu un jāvar vaļā pa vienai. Ja jums ir šis 3 kāršu izlikums, kāda ir šī ideja? Vispār doma kā tāda, pati par sevi. Šis ir izcilākais vispār kāršu izlikums, kāds ir. Otrais, kāds būs process? Kā man izdosies? Vai viss ries raiti, ātri, lēnīgi, dārgi, lēti, vai viss būs tā kā plānots? Un trešais rezultāts. Un tad jūs arī atverat šīs 3 kārtas, skatāties sākumā un tā, kas tur kā, un rezultāts jau labs, un kas, un tad ir. Pat man ļoti ilgu laiku bija tā, kad es atverot visas kārtas, citreiz vajag ātrāk, man nelasās. Es veru pa vienai. Es atveru vienu, paskatos visu, kas tur kā, daram to, ļoti ideja laba. Ideja dos ilgtermiņā ļoti labus rezultātus un tā. Un tad jau es skatos 2. kārtu un 3. Vert vaļā pa vienai, lai jūsu zemapziņa intuīcija spēj to apstrādāt. Vēl, piemēram, šeit ir laimes spēles kārtīm lielais izlikums arī. Šeit vienmēr, liekas slinkums, jāatver visas kartes, un tad es atvēršu visus, un tad es visas kopā skatīšos, kur kas tālu, kur kas kā. Bet, piemēram, šajā lielajā izlikumā kartes jau pat pāriem strādā kopā. Un citreiz atverot visus uzreiz, nepamanījām, ka kuģis kopā ir, piemēram, ar sauli, un kuģis saule jābrauc uz siltajām zemēm atpūsties. Un to pāri vispār kopā, bet tad, kad jau padrusciņai var vaļā, tas, tad tur bija kaut kur draugs un zaķis, tā tad uzmanies no viltīgiem draugiem, bija vienreiz arī, un tajā lielajā, kad jūs visu atvērtu, tur jūs to nepamanītu. Un kas vēl ir arī no tāda neizskaidrojamā viedokļa, tad, kad jūs atverat visas lielās kārtas vaļā, viņas jau runā. Ja domājaties, jūs tur redzat, tur jau ir saule, tur jau ir suns, tur jau māja atslēdziņa, tur jau zvaigznes mirgo. Tā informācija ir ļoti daudz. Ja jūs labi jau zinat, lasat kārtas, un es arī jau kādus, nezinu, vairāk kā 10 gadus to daru, bet es joprojām nevaru tā izdarīt. Es joprojām nevaru tā visu atvērt un tur visu zvanu, un es skatos tur un tur un tur. Man tomēr vajag lēnām, es paskatos tā. Un man pat ir tā, ka es taisu tādus lielos izlikumus, un es pat neskatos uz kārtīm nākamajām, kas tā kā ir. Es pat nevaru, es pat neskatos, un pēc tam es to izstāstu, ko es redzu, un tad, reku tas pats. Lai gan, ja es uzreiz būtu paskatījusies, tad es būtu sapratusi, tā kā pa vienai lēnām, lai jums, un jo vairāk jūs pa vienai skatīsieties, jo vairāk jūs varēsiet no viņām iegūt. Tā, te man ir arī vienmēr tāds praktisks, tehnisks jautājums. Taro kārtīs ir apgrieztās kārtas. Tas ir ļoti liels modes kliedziens. Pirms kaut kādiem 10 gadiem Latvijā jau parādījās milzīgas grāmatas ar taro kāršu apgrieztajām nozīmēm, un visas meitenes steidzās mācīties, un bija ļoti interesanti. Un tur jau ir tas āķis, ka īsties kāršu skolotājs saka, ka visas šīs apgrieztās nozīmes ir izdomātas priekš kā? Priekš komercijas. Ja cilvēkam jau ir 5 taro grāmatas, tad kā, lai viņš nopērk vēl 6? Tad vajag tās apgrieztās nozīmes, un visi šie senie arī kāršu licē, visi teilas un visi pārējie saka, ka nebija tādas apgrieztās nozīmes. Nebija, nekur viņas nebija, viņas pēc tam izdomāja, ņemot vērā kāršu negatīvo nozīmi, jo katrai kārtī ir gan pozitīvā nozīme, gan negatīvā. Piemēram, saule. Saule ir panākumi, veiksme, enerģija, veselība, slava, laime, uzvara, sasniegumi. Bet saule var arī apdedzināt. Mēs nevaram ļoti ilgi skatīties saulē, mēs tiešām kļūsim akli. Tauriņš, kurš lidoja uz sauli, sadegas pārni, un tā tālāk. Saule var apdedzināt. Tā ir profesionālā izdegšana, tā ir, cilvēks ir iztukšojis sevi, viņš ir vienkārši sadedzis. Un tā kā katrai kārtī ir tā negatīvā nozīme, un tad viņi izdomāja tādu interesantu to momentu, lai
vieglāk palīdzētu sajust. Jo, ja kāds ir apgriezta, nu tad es ņemu vērā negatīvo nozīmi. Es saku, tas ir tāds sliņķu variants, tā teikt. Sliņķu variants, jo, ja tu izliec kārtu taisni, nu tu jūti, blakus arī, piemēram, ir kaut kādas tādas nelabākas kārtas, viņas, nu tu saprotu atzīmi, nu to nozīmi šeit negatīvā vai pozitīvā. Un tad ir vairāk darbu, vairāk jāsajūt pašai. Šīs te apgrieztās kārtas, nu, tad uzreiz ņemam vērā. Un tad arī man bija tas jautājums, tad, kur ir tās apgrieztās kārtas? Nu, es taču paņēmu savu komplektiņu, kur viņas ir. Un vienkārši viņas ir jāsamaisa. Ja jūs izdomājat, ka jūs šo metodu izmantosiet, tad jūs jau uzreiz viņas vai nu maisiet, bet vislabāk tā, ka jūs viņas vienkārši, piemēram, uz gultas vai divaina vai liela galda izliekat, šuri sajaukt, un tad tas komplekts jums, kā saka, uz visiem laikiem paliek ar tām visām apgrieztajām kārtīm un kā kur reizi. Salasat kopā, saliekat, un tad ir tās apgrieztās kārtas visu laiku, bet es saku, vai to vajadzētu izmantot? Nu, nezinu. Es esmu no tiem, kas saka, ka tā ir komercija, tās ir bizness, tā ir interese, jo tās negatīvās nozīmes ir, un to mēs sajutīsim kurā gadījumā. To mēs jebkurā gadījumā. Tāpēc sevi vairāk ir jātrenē, sajust, nolasīt, nevis tās apgrieztās kārtas, un vēl, piemēram, arī iedomājieties, ja jums saulīte jau komplektā stāv iekšā apgriezta, bet jums, piemēram, būs panākumi, un jums būs prēmija darbā, un būs uzvar tai konkursā, un būs 10 tai darbā, un viņa stāv jau apgriezta. Viņa vairs nevar pagriezties. Tur jums ir dubultā ir jāmainas, dubultā tas maģiks jāieslēdz, lai dabūtu to. Jūs vienkārši esat izslēguši savu tādu variantu, ka tā saule parādās taisnā pozīcijā. Nu tā, tas tāds mans viedoklis, par ko man daudz jautā, vai to darīt vai nē, jo interesanti ir, grāmatas ir, izskatās skaisti, video visos tajos YouTube, bet jēga no tā, tas maģiks tur nav īsti, nelika agrākos laikos apgrieztās kārtas. Te vēl mazliet bonusiņš, ko man jautā, kādam ir jābūt jautājumam. Tātad pirms kāršu jaukšanas un pārcelšanas, kādam ir jābūt jautājumam. Jo tas, kāds būs jautājums, arī nosaka, vai jūs sapratīsiet, vai jūs, apgriezos kārtas, man pat ir tās tūlīt atlikšu atpakaļ. Jā, viņas domās, kas man tagad notiek. Kā es teicu, pret kārtīm vienmēr cieņu, sakārtojam. Tātad, jautājumam jābūt par vienu lietu. Jautājumu par vienu lietu, piemēram, ja tas ir, vai es šogad ar saviem vīriešiem būšu laimīga? Nu, piemēram, sievietē ir 2 partneri, ne īsti kopā ne ar vienu, ne ar otru. Viens ir pa brīvdienām, otrs ir uz atvaļinājumu laiku, vai es ar saviem vīriešiem būšu laimīga. Un kārta saka, kā? Ar kādiem? Ar kuriem? Kā? Kā? Un tur vajag atsevišķi, vai es ar Andreju pa brīvdienām būšu laimīga, un mēs izremontēsim mūsu pagrabu kopā, piemēram. Un, piemēram, tas, kurš tajā atvaļinājumā, tad vai piekrist, ka viņš pie manis brauc atvaļinājumā, vai tas mēnesis mums būs labs, vai mums tur braukt ceļojumā, un tad atsevišķi izdalam par Andreju un par to vēl kaut kādu vīrieti. Kārtīm tādu miksējumu nepatīk, piemēram. Jā, viena tēma, viens jautājums, viens cilvēks, viens laika nogrieznis, un tāpēc nevajag slinkot, piemēram, labi, tagad darbu nemainam, arī vēl pēc 3 mēnešiem nemainam, liekam 3. reizi, uz gada beigām skatāmies. Labi, gada beigas arī nav, liekam 4. reizi un prasam, tad nākamgad varbūt. Un tad jārāda, nākamgad super un vispār cita profesija, cita joma un vispār jaunas idejas un tā tālāk. Jautājumam jāsākas kas, kā, kāpēc, bet, kā jau es iepriekš teicu, noteikti var arī ar vai. Vai es vispār aizbraukšu, vai es vispār satikšu to cilvēku, nevis vai mēs šogad apprecēsimies, bet vai es vispār ar kādu iepazīšos, vai es vispār ar kādu satikšos. Un, jautājumam jābūt patiesam un svarīgam, par to svarīgumu arī. Kārtīm ļoti patīk dienas kārtas, viņām patīk, par viņām atcerās, ka viņām jautā padomu, viņas vienmēr pateiks, ko darīt, ko nedarīt un tā tālāk, bet, ja mēs liekam tādus vispārējos jautājumus, viņiem vienmēr jābūt svarīgam, kaut kādam īpašam, un tad arī kārtīm patīk, un tad viņas arī parāda pareizi. Un vēl viena lieta, tas vēl viens bonsiņš, es visu laiku skatos pulkstenī, jo es esmu pieredzis stāstīt 3 stundas, un es vispār nezinu, man arī, kad es teicu, ka meistarklasa būs stunda, man teica, kā tu varēsi par 1 stundā.
kad ir radies jautājums? Ja pie jums nāk draudzene, un viņa saka, vispār, vai mēs šogad šķirsimies ar to vīru un tā tālāk, viņa ir satraukta, un jūs paskatieties, šodien ir pilnmēnes, šodien ir 15. mēnesdiena, vai, nedodies tajā dienā, vispār ir aptumsums, ap aptumsumu laiku man ļoti daudz Facebookā sāk rakstīt cilvēku dīvains vēstules, piemēram, vai jūs varat izsakot, kur viņš pazūd, kur viņš paliek, un tā tālāk, visāds tādas dīvainas lietas. Un tad es zinu, ka ir aptumsumu laiks, un tā tālāk. Vai, piemēram, arī sieviete nesen jautāja par darba piedāvājumu, ka viņai tad arī es jautāju, kad, kurā dienā, kad tas bija. Vai, piemēram, ja tas ir tukšais laiks, retrogrāds Merkurs, retrogrāds Mārs un tā tālāk, kāda darba maiņa. Viss tas, kas atnāk, būs īslaicīgs. Tas nebūs ilgstoši. Astroloģija ir pat vesela nozare, kura pēc tā brīža, kad tas jautājums radās, kad tas ienāca prātā, paskatās, kad tā draudzene WhatsAppā uzrakstīja, kurā dienā, kurā stundā jau var arī iedot atbildes to jautājumu. Piekrist darba piedāvājumu vai nē. Tā kā šis arī ir kaut kas tāds neizskaidrojams tajā maģijas pasaulē, ka kad rodas jautājums. Ir tukšie laiki, ir tādas saspringtās dienas, melnās dienas, kad mums ir kārdinājumi un uztraukumi, un kad apkārt arī, kad atverās tās durvis, kad mūsu pasaulē arī visādas būtnes var atnākt un kaut ko pačukstēt un pateikt, kad tur šķiries no tā vīra vai kaut kā tā, un pēc 2 dienām viņi nomierinās, viņi saprot, ka viņam bija izlādējies telefons, un viņš ir lidostā iestrēdzis, un biļetes bija atceltas, un viss ir kārtībā. Bet tajā pilnmēnesī, tad bija tā. Un par atkārtotiem jautājumiem. Nekad nejautājiet kārtīm atkārtot vienu to pašu, ja viņas ir skaidri pateikšanai. Ja, piemēram, vai man atjaunot attiecības ar bijušo partneri, man viena sieviete visu laiku, un tur bija vienreiz izskapts, es saku, pārgriez to saikni. Kategorisks nē, vienkārši pārgriez, nerunā, neapsveic viņu vārdienā, nesūta viņa mīļākās dziesmas YouTube'ā, nesties, kad viņš ir pēdējo reizi bijis WhatsAppā, pārgriez to saikni, tev tur ir izskaptis, tev tur bija krusts, tev, saka. Un viņa pēc kāda laika atkal, vai mēs atkal ar viņu būsim kopā? Es saku, nē, mīļā, kārtas. Tad tu vari jautāt kādam citam speciālistam, bet manas kārtas tev neteiks neko citādāk. Šie te atkārtotie jautājumi, viņi nestrādā. Bet atkārtotie jautājumi, kā es jums stāstīju, kad mainīt darbu, 1. gada pusē, 2. vai nākamajā, tas jā, tur jūs testējat, tur jums kārtas patīk, viņas sadarbojās, viņas atbild. Bet tādi atkārtotie jautājumi, un tīpaši, ja tur ir bijušas tādas kārtas, tad nē, es vairs, es saku, es nelieku, es vairs nezinu, kā atbildēt, ko teikt, un tā tālāk. Atkārtotos jautājumus uzdot nevar. Kāds neko citu neteiks. Tālūk. Un, ja jums ir kādi jautājumi, jūs varat man atrakstīt vai Facebookā, WhatsAppā vai šeit chatiņā. Lai jums nodar, mans novēlējums ir izmantojiet pārcelšanu, tas ir tas maģiskais, interesantais brīdis, tas magnets, kad tās kārtas kopā salipušas, un tas tā atbilde tur izšķirās, viņas jums palīdz, viņas jums piekaraģē, jo jūs tiešām varbūt ar prātu izdomājat, man tu patīk, es tagad no augšas, bet jūs atbildi ir tur kaut kur apakšā, un viņas jums pārceļ īstajā vietā, īsto atbildi. Tālūk. Lai jums veicās. Te ir par to, vai atbildes akmenī kalts, to es jums jau izstāstīju pa lielam. Lai jums veicās, darbojaties, liekat vēl. Rakstiet man droši, jautājiet. Un tad jau uz tikšanos vēl kādā meistarklasē. Es parasti sakrāju vairākus jautājumus, un tad lai var visiem atbildēt. Tālūk, saglabāsim ierakstiņu.